Deivi noslēgusies spēle pret RTU Rockets 1-1 pēc pirmā perioda, beigās 11-4. Kas notika 2. un 3. periodā? Pirmais periods galīgi bēdīgs. Otrais tāpat vienkārši skrienamies ar viņiem, spēlējam tādu, nezinu, kā teikt, Rīgas čempionātu floorballu, kur tu skrien no vieniem uz otriem vārtiem, un kuram tur beigsim vairāk paspīdēs 3. Mēs sākām vairāk ar galvu spēlēt, un tad arī uzreiz atvērās momenti un aizgāja. 2. periodā iemetāt 4 vārtus, 1 vairākumā, 1 mazākumā, to ar bullīt un 1 tikai 5-5. Visādiem gaumēm. Jā, mums patīk mazākumās arī mest. Laikam mums labāk pat mazākumā spēlēt vairāk ar iemest nekā vairākumā. Tā beigās izties, ka Jākabs maz negribēja nākt laukumā. Tā jau arī bija jābļē, nāc, bet neko darīt, kā ir tā. Tagad jums 19 punkti turnīra tabulā. Ieteikt bišķiņu uzmanīties. Tagad jums turnīra tabulā 19 punkti. Pagaidām ejat pretī mērķim. Kas jāizdara sezonas atlikušajās spēlēs? Jā, pagaidām esam tajā play-off zonā, bet tāpat uzvaras vajag, kā jau ir, kā pagājušajā gadi ir rādījuši, ka tu play-offos tiec, ja tu dabū pie 30 punktiem, tad ir jāņem vēl kaut kur uzvaras vai mājās vai izbraukumā. Tagad 3 nākamās spēles Rubana, Tāls, Ulbruka, top 3 komandas. Kas jāizdara tajās spēlēs? Tīri teorēs jānospēlē pacietīgi aizsardzībā un jāmēģina tad pretuzbrukumos iekos, kas mums ļoti labi sanāk, manuprāt. Paldies, lai laiks sekš sezonas turpinājums.